Esiet sveicināti 6. decembrī tikšanās reizē Baznīcas kalnā. Man ir uzticēts decembra mēnesis kādai tēmai, kur es esmu izvēlējies noklausoties šī gada draudzes nometnes vienu no lekcijām, ja varētu teikt, sarunām, kur Pēters Sproģis sarunājās ar mācītāju Andi Ķieviču. Viņi runāja par to, kādu mēs patiesībā vēlētos redzēt baznīcu šodienas pārmaiņu laikos. Draudzes nometnē tika pieminēts mūsu draudzes moto, ko mēs varbūt bieži aizmirstam, bet jūs jau ziniet, šo moto piedzīvo, pagodini, pasludini. Un tajā diskusijā, divu mācītāju diskusijā, es sapratu to, ka mums katram, kuram rūp, teiksim, baznīcas nākotne, ir svarīgi atrast kaut kādus risinājumus, kā mēs varētu baznīcai iedot kaut kādu jaunu elpu, ja? Kaut kādu jaunu uzrāvienu. Jo mēs redzam, ka, teiksim, ja mēs raugamies uz baznīcām šodien, tad droši var teikt, ka baznīcas piedzīvo tādu acīm redzamu lejupslīdi. Jā, mēs sakam, tas bija Covid. Tā ir ekonomiskā situācija. Ja? Viss tas, kas šodien saistās ar nedrošo situāciju Eiropā, ar kariem, ka tas viss baznīcai arī baznīcai iesit tādu dziļu robu. Dievkalpojumu apmeklētājs skaits ir krities un arī draudzes locekļu skaits ir gājis mazumā. Nu, lūk, un, protams, to visu var skaidrot ar tādiem uzplūdu un atplūdu laikiem sabiedrības visdažādākajās struktūrās. Nu, tā, teiksim, notiek. Ir kaut kāda labāka laika, tad nāk sliktāka laika, ja? Tā tas noticis vēsturē, un tā tas varbūt spirālveidīgi atkārtojas. Mēs jau tā varam sacīt. Bet tas jautājums ir, vai tā tam vajadzētu notikt arī baznīcās, teiksim, kristīgā baznīcā. Jo mēs zinām, ka baznīca ir celta uz nemainīga Dieva pamata, uz stingra pamata. Mēs lasām Bībelē, ka elles vārtiem baznīca nebūs uzvarēta. Mēs zinām, ka Dievs ir nemainīgs Dievs. Baznīca mainās, vai baznīcai tādā vajadzētu būt. Tāpat laikā jūs būsiet dzirdējuši ilgāku laiku, jau dažādi mēdīji un arī baznīcas runā par tā saucamo paradigmas maiņu. Par to, ka baznīcā arī kaut kam ļoti kardināli vajadzētu mainīties, lai kristīgā baznīca varētu celties ar kaut kādu jaunu spēku un jaunu enerģiju un tai apjukušai pasaulē parādīt to pareizo orientāciju cilvēkam, kas to ir pazaudējis. Un tad ir tie jautājumi, nu ko darīt? Nu kā būt? Nu ko mainīt? Patiesībā mūsu draudzes moto, šajā 3 vārdu moto, ir iekodēta īsā atbilde tam, kā baznīcai funkcionēt un nest augļus, nu teiksim, visos pārmaiņu laikos. Piedzīvo, ja? Pirmais ir piedzīvo. Nu, mīļie, tikai tāds cilvēks, kas personīgi ir piedzīvojis Dievu, pa īstam piedzīvojis, ka Dievs viņam žēlastībā pieskarās, tikai tāds cilvēks spēj spērt šo nākošo soli pagodināt Dievu. Tāds cilvēks, kas to nav piedzīvojis, pa īstam Dievu nekad pagodināt nevarēs. Pagodināt ar savu dzīvi, ar savu dzīvesveidu, ar savu stāju. Nu, teiksim, tas, ko Bībelē raksta, apģērbiet jauno cilvēku. Kad jāapģērb jauns cilvēks, jāapģērb Kristus īpašības, viņa domāšanas veids un tā tālāk. Un tas jau nav viegls uzdevums, jūs jūtiet, vai ne? Un tikai tad nāk šis pasludina. Un tas ir pavisam viegli tādam cilvēkam, kas ir Dievu piedzīvojis un kas ir Dievu apģērbs, jeb, teiksim, pagodinājis no sirds pavisam tīri un dabīgi, ja? Tad tas pavisam viegli izdarīt. Tik galā ar to iepriekšējo pagodinu. Jo, redziet, pasludināt jau visvieglāk ir to darīt ar darbiem. Pasludināt ar rīcību. Un kā cilvēks, gudrs cilvēks, ir sacījis, pasludiniet vispirms ar darbiem, un tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lietojiet arī vārdus.
Tas tikai rāda, ka pasludināšanai liela nozīme ir cilvēku darbiem, tas, kā cilvēks dzīvo. Nu, protams, arī vārdiskais ir vajadzīgs, tāpēc ir baznīca, tāpēc ir kristīgā baznīca un arī individuāli tas ir nepieciešams, protams. Un jāsaka, ka šai formulai vai šim moto būtu jādarbojās visos pārmaiņu laikos, ja godīgi cilvēks šo formulu spēj izpildīt. Kāpēc tas nedarbojās? Nu, mīļie, to jūs tikai katrs pats variet pasacīt. Vai jūs esat Dievu piedzīvojuši pa īstam? Vai jūs spējat pagodināt Dievu un pēc tam pasludināt? Nu, lūk, bet es šodien vēlos rast kādas atbildes sīkāk skaidrojot to, kādai vajadzētu šodien būt baznīcai. Visos pārmaiņu laikos. Nevienam nav noslēpums, ka tieši luteriskā baznīca tās vēsturē ir bijusi drosmīga un ir spējusi uzņemties atbildību par pozitīvām pārmaiņām cilvēku domāšanā. Un atcerieties tikai reformāciju, ja? Reformācija. Un jāsaka, reformācija jau nav nekāds noslēdzies process. Reformācija ir jāturpinās. Redziet, ja baznīca zaudē uzticēšanos, tad tā ir zīme, kad ir pienācis laiks vērtību pārvērtēšanai. Laika, kad baznīca kļūst mazāk efektīva, rāda, ka kristieši ir kaut ko būtiski aizmirstuši no Kristus instrukcijām. Un es ļoti ceru, ka jūs būsiet dzirdējuši noteikti būsiet, bet ka es atsaukšu atmiņā to Alberta Einsteina slaveno teicienu. Viņš ir teicis tā, ka pasaules problēmas atrisinās domāšana, kas būtiski atšķirās no tās domāšanas, kuras rezultātā šīs problēmas ir radušās. Tad jādara kaut kas cits. Un es domāju, vai tas pats arī neatiecās uz baznīcu? Redziet, problēma ir tā, ka cilvēks gadsimtu gaitā ir centies pie tā Kristus pestīšanas plāna kaut ko piekarināt klāt. Tā tas ir bijis. Nu, skatieties, ar ko baznīcas ir apaugušas. Sākot jau ar senbaznīcu, ar pareizticīgo, ar katolisko baznīcu un teiksim, arī tālāk, ar luterisko baznīcu vēl tālāk. It kā negribot iznāk, ka tas, ko Kristus ir padarījis, ka tas ir pa maz. Mums vēl kaut kas ir jāizdomā, ko vēl no tā cilvēka prasīt. Ja? Ar to es vēlos pateikt, ka ceļš uz baznīcu, kādai tai vajadzētu būt visos pārmaiņu laikos, būs paraudzīšanās atpakaļ. Paraudzīšanās atpakaļ, lai ieraudzītu, kādu Kristus stādījās priekšā vienu laikmetīgu un cilvēkus uzrunājošu baznīcu. Jāpaskatās apakaļ. Neko jaunu jau nevajag izdomāt. Mums liekas, ka jauns kaut kas būs, kad paradigmas maiņa radīs kaut ko īpašu, ja? Bet varbūt mēs esam aizmirsuši tās vecās lietas. Un iespējams, ka viena problēma ir mūsu pasludinājumā. Jo cilvēki grib sadzirdēt mūsu pasludinājumā labo vēsti. Un redziet, ļoti bieži šis mūsu pasludinājums atgrūž. Viņš nav interesants, jo tas sevī ietver tādu neiecietību, norobežošanos, nosodījumu, agresivitāti. Un baznīca un mācītāji bieži domā, ka viss tas, ko viņi dara baznīcas sienās un rāmjos, ka tā viss ir automātiski labā vēsts. Viss, ko viņi runā, ka tā ir labā vēsts. Jo viss, kas nāk no baznīcas mutes, taču ir evaņģēlijs, vai ne? Mīļie, tā tam vajadzētu būt, bet vai tas tā ir? Un iemesli, protams, baznīcā ir vairāki tam problēmām. Es sāku ar to, kad baznīcai šodien vajadzētu būt tādai, kas cilvēkus gaida, kas cilvēkus pievieno, kas cilvēkus uzrunā, kas cilvēkus ietver, nevis atstumi, vai kur cilvēki var just kaut kādu kristīgu augstprātību, ja, no tiem kristiešiem, kas tajā baznīcā atrodas. Ja. Es gribu sacīt, ka mums ir jākļūst par vairāk tādu iekļaujošu baznīcu, atvērtu katram interesantam, katram pretīm nācējam, gatavam mīlestībā ietvert katru cilvēku, kas tikai tuvojas. Jo kristietības centrā, es pat gribētu teikt, epicentrā stāv Kristus. Kristus, tas cilvēka tapšanas moments, tas, ko mēs saucam tādā svešvārdā inkarnācija, kad Dievs kļūst cilvēks.
dzīvot cilvēku dzīvi, ienāk šai pasaulē, kā nevarīgs bērns, vai ne? Lai vienotos ar to pasauli, ko viņš pats ir radījis, lai runātu cilvēku valodā, lai ģērbtos kā cilvēks, lai ēstu kā cilvēks, vai ne? Lai ciestu slāpes, lai ciestu izsalkumu. Dievs kļūst cilvēks, piedzīvojot cilvēku naidu, piedzīvojot cilvēku nodevību, un beigās arī nāvi Kristus piedzīvo. Tas nozīmē, ka Dievs kļūst par daļu no savas radības. Un bez šīs Dieva atklāšanās cilvēkam nebūtu iedomājama ne kristīgā ticība, ne baznīca. Bez šī Kristus soļa, cilvēku tapšanas. Tātad Dievs kļūst cilvēks, lai caur šo aktu cilvēku vilktu pie sevis. Dievs grib cilvēkam tuvoties, viņš grib, lai beidzot cilvēks sāk saprast to, ka Dievs viņu mīl, ja? Un lai cilvēks saprast to, ka arī viņam tā kā pienāktos mīlēt Dievu. Mēs visi zinām, ļoti labi zinām visos 3 evaņģēlijos aprakstīto notikumu templī, ja, kur Jēzus ar pātavu izdzenā tos baložu pārdevējus un naudas mainītāju galvas un tā. 3 evaņģēliji par to stāsta, un tur ir tas teksts, nepadariet mana tēva namu par tirgus namu, un vēl vienā citā evaņģēlijā ir nepadariet to par laupītāju bēdre. Ja mēs tā kā dziļāk ieskatāmies šajā notikumā, tad pavisam skaidri var teikt, ka tā laika judaisma, teiksim, attieksme pret cilvēkiem bija tālu no tādas cilvēku iekļaujošas reliģijas Jēzus laikā. Visur bija sabiedrības atstumtie cilvēki, speciāla sociālā hierarhija, vai ne, bija acīm redzama. Cilvēki dalījās vai nu svešos, vai savējos, vai kroplos, vai spitālīgos, tur bija prostitūts, tur bija vergi, muitnieki, pagāni. Arī sievietes kā tādas bija ļoti sievietēm bija ļoti ierobežotas tiesības. Tāda bija tā laika pasaule. Un tad tālāk, jūs saprotiet, tad, kad Kristus izdzīvo savu zemes dzīvi, un kad viņš mirst pie krusta, jūs atceraties, man liekas, Mateja evaņģēlijā, tur ir tas notikums, ka tad, kad Kristus mirst, tad templī tas priekškars, tempļa priekškars, kas šķir to vissvētāko vietu no tās vietas, kur cilvēki, zinām, varēja pieiet, ka pārplīst no augšas līdz apakšai, pārplīst tas tempļa priekškars. Tas bija ceļš uz vissvētāko vietu, kas nebija visiem pieejams. Un tagad tās vissvētākā vieta atklājās, un tā bija pieejama katram cilvēkam. Tā simboliski tas ir, ja? Bet tā ir viena zīme arī tam, ka Dievs nav ieslogams kādos cilvēku izdomātos rāmjos un cilvēku mūros vai kādās cilvēku veidotās reliģiskās struktūrās. Dievs nav ieslogams. Jo pirms tam, jūs atceraties, templis bija sadalīts vairākos pagalmos, pat Dievu pielūgt cilvēku atkarībā no viņa statusa nevarēja visi kopā, ja, tur katram bija sava vieta, ja, augstāk stāvošie cilvēki tika tuvāk, un tur bija priekš viņiem īpašas vietas, ja. Un tas viss bija neskatoties uz to, ka judaisms taču bija, ka templis bija judaisma sirds, tas taču bija templis svētais visai tautai, vai ne? Bet no otras puses, templis bija vieta, kur cilvēki tika sadalīti, kur cilvēks tika sašķelti, novērtējot tos pēc savas piederības un statusa. Ja? Mīļie, kāpēc es par visu to runāju? Tā kā tādā bībeles stundā. Nu, vispirms jau tādēļ, ka jau toreiz Jēzus laikā reliģija, diemžēl, bija nevis cilvēkus vienojošs, teiksim, sevi ietverošs spēks, cilvēkus apvienojošs spēks, bet ka tā bija klaji izteikti cilvēkus diskriminējoša institūcija. Godīgi. Tāda bija tā laika reliģija. Bet Jēzus nostāja pret to bija pavisam savādāk. Un tas, ko Jēzus sacīja, tas šos reliģijas pārstāvis, rakstu mācītājs un tos galvenos ļoti sadusmoja, kā Jēzus domāja. Ja? Viņi saka, kā tu uzdrošinies mest pērles cūkām priekšā. Ja? Te jau mēs esam tie īpašie cilvēki, kas vislabāk zina. Ja? Mēs esam Dieva izredzētā tauta. Ja? Bet tad visiem te vajadzētu nākt, vai ne? Un mums tikai pieder īstā patiesība, ja, un īstā Dieva žēlastība. Bet Jēzus teica, nē. Un, mīļie, ja mēs tā godīgi paraugamies,
vai mēs šeit nevaram ieraudzīt arī kādas šodien kristīgās baznīcas problēmas? Varbūt uzreiz tā liekas, nē, tas jau judaisms, cik tur 1000 gadu atpakaļ. Bet vai šodien arī mēs kaut ko no tā neredzam? Šo dalīšanos. Un daudz cilvēku tā saka, tā ļaunā pasaule un tā labā baznīca. Ja. Tā ļaunā pasaule, Dievs radīja šo pasauli. Un, kad viņš radīja šo pasauli, viņš teica, tas viss ir labi. Dievs neko sliktu nav radījis. Redziet, ja tas arī vārdos tieši izteikts netiek, ja, tad kristiešu uzmanības un rūpju centrs, manuprāt, šodien arī ir viņi paši. Nu labi, viņi ģimeni vēl, ja. Nu labi, vēl kādi draugi tur baznīcā tuvāk, ja. Kādi draudzes locekļi, nu tā, ja. Ja, un bieži es esmu dzirdējis, cilvēks sakam tā, nu, ja cilvēki šodien vēlās nākt pie Dieva, lai viņi nāk uz baznīcu. Baznīca ir atvērta, ja. Nav nekādu sliktie laiki, ja mums baznīca vaļā, lai tik nāk, ja. Viss paši rokās. Nu, mīļie, vai tāda ir aicinoša, vai tāda ir iekļaujoša un gaidoša baznīca? Vai tāda ir mīlestībā ietveroša baznīca? Baznīcas, kuras pamatā ir Kristus? Es gribu citēt bīskapu Williamu Temple, ļoti slavens bīskaps bija pagājušā gadsimtā. Viņš saka tā, paklausieties, ļoti, man liekas, īpaši patiesība. Viņš saka tā, baznīca ir vienīgā kopība pasaulē, kas ir radīta, lai nestu labumu tiem, kas nav tās locekļi. Baznīca ir vienīgā kopība pasaulē, kas ir radīta, lai nestu labumu tiem, kas nav tās locekļi. Jūs jūtat? Redziet, ja Dievs kļūst par cilvēku, ja Dievs iemiesojās cilvēkā radībā, lai cilvēks vilktu pie sevis, ja mēs tam ticam, ka tas tā ir, tad baznīcas, jeb kristiešu uzdevums ir šos Kristus ideālus kaut kādā veidā ienest dzīvē. Un šāda baznīca ir vajadzīga ne tikai atstumtiem, slimiem, grūtībās nonākušiem cilvēkiem, bet viņi ir vajadzīgi arī tādiem blēžiem, es nezinu, bagātiem cilvēkiem, varbūt tādiem pašpietiekamiem cilvēkiem, kas sirds dziļumos ir tādi, kā mēs Bībelē lasām, caķējs, ja, bagātais muitnieks, kur mājās Jēzus iegriezās un lai sēstos ar viņu pie viena galda un risināt šīs cilvēku problēmas. Baznīca ir vajadzīga visiem cilvēkiem. Un es gribētu teikt, kā mums būtu nepieciešama harismātiska baznīca, harismātiski cilvēki, harismātiski mācītāji. Un es gribētu sacīt, ka Kristus tāds bija. Nē, Kristus nerīkoja kaut kādas masu dziedināšanas sapulces. Kristus nekur nerunāja mēlēs un neaicināja cilvēkus darīt to pašu. Viņš nelika cilvēkiem gāzties zemē svētā gara spēkā. Viņš pat neteica, pielūdziet mani. Viņš nekur to neteica. Viņš teica, sekojiet mani. Un es negribu teikt, ka viss tas, ko es minēju, ka tas ir pilnīgi nesvarīgs. Bet ja mēs paraugamies uz Kristus evaņģēlijos, redzam, ka cilvēki viņam sekoja. Viņam nāca līdz cilvēki no tālām vietām, pārvarot lielus attālumus. Atcerieties slaveno kalna svētrunu. Nav iedomājams, ka cilvēki varētu klausīties kaut ko tādu no kāda garlaicīga runātāja, kas nav ieinteresēts viņu problēmās. Bet redziet, Kristum interesē cilvēks. Konkrēts cilvēks. Un tādēļ cilvēki viņu aicināja savos namos, svinībās, kāzās, bērēs. Cilvēki viņam uzticējās, mīlēja, sākot no bērniem un sirmgalviem. Un es gribētu sacīt, lūk, tā ir harizma. Tā ir harizma. Mēs, protams, neviens neesam Kristus. Protams. Mācītājs ieskaitot. Bet Jēzus mūs ir pilnvarojis, viņš mums ir aicinājis savus sekotājus iet un pasludināt šo labo vēstu. Un tiem, kas to dara, viņš gan ir apsolījis kaut ko. Viņš ir teicis, es jums došu savu spēku, svēto garu. Un es domāju, ja Kristus to ir sacījis, ja Dievs to ir sacījis, tad tam vajadzētu būt garantijai, ka cilvēki kaut ko varēs izdarīt, ka viņi atsauksies, ka viņi gribēs nākt uz tādus cilvēkus neatstumjošu, bet gaidošu un sev pieskaitošu baznīcu. Nu, mīļie, protams, būs jūsu vidū tādi cilvēki, kas sacīs, runas ir garas, bet darbs ir īs. Es tam piekrītu.
taču, diemžēl, tik bieži tas tā nenotiek. Ja mēs gribam redzēt baznīcu šajos pārmaiņu laikos tādu, kas cilvēkus aizskar, kas cilvēkus uzrunā, kas, tad es teikšu, tas lielā mērā ir atkarīgs tieši no mums. Un te ir tas jautājums, vai mēs mēģināsim savus skatus, savus intereses, savus iespējas vairāk vērst uz āru, uz tiem, kas ārpusē, ārpus baznīcas. Tas viss noteiks to, kā mēs raugamies uz savām dzīvēm. Un, protams, te būtu, domājot par tiem, kas ārpus baznīcas, varbūt jāsāk ar to, ka mēs ar tādām atvērtām sirdīm sākam raudzīties uz tiem cilvēkiem, kurus mēs neredzam baznīcā, kas tā kā skaitās draudzes locekļi, bet kurus neesam uzrunājuši, kurus tā kā neesam iepazinuši, un uz kuriem vēl joprojām mēs tā kā raugamies tā kā uz kaut kādiem svešiem cilvēkiem. Jā, un vēl viens jautājums. Kas ir tie iemesli, ka no draudzes aiziet cilvēki, mūsu cilvēki, kur kādu laiku ir bijuši aktīvi mūsu draudzē? Kas ir tas nesimpātiskais, tas viņus atgrūdošais, kas viņiem ir licis tādu soli spērt? Mīļie, tie ir jautājumi, kas mums jārisina, lai kļūtu par cilvēkus iekļaujošu baznīcu. Ir svarīgi saprast, ka viss, kas mēs esam, kas mums ir un kas mums tiek dots, ka viss tas pieder Dievam. Mūsu dzīves ir Dieva dāvana mums, bet tas, ko mēs darām ar savām dzīvēm, tā atkal ir mūsu dāvana Dievam. Mīļie, tādas nopietnas pārunas šajā pirmajā vakarā, 1. decembra trešdienā. Lai jums ir mierīgs vakars un es saku uz redzēšanos.